Labdien! Mani sauc Irisa Zīle-Veleka, un es esmu sabiedrības veselības speciāliste un arī strādāju slimību profilakses un kontrolas centrā pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes pilnveides nodaļas vadītāja. Un man ir liels prieks šodien moderēt šo diskusiju, jo 17. septembris ir Starptautiskā pacientu drošības diena. Un šī gada tēma ir droša veselības aprūpe katram jaundzimušajam un katram bērnam ar saukli pacientu drošība sākas jau dzimšanas brīdī. Un šīs dienas diskusijas tēma mums būs droša veselības aprūpe no pirmās dzīves dienas, atbildība un sadarbība. Un tā ir cieši saistīta arī ar to, ka drošība nav tikai jautājums vai par risku mazināšanu, vai par dažādām medicīniskām manipulācijām, bet gan arī par sievietes dzemdību pieredzi, grūtniecības norisi un emocionālo atbalstu. Jo tieši arī šī pieredze būtiski ietekmē gan mātes, gan bērna veselību un kopumā arī vispār uzticēšanos aprūpes sistēmai. Un šodien diskusijā ar mani piedalās lieliski speciālisti, entuziasti, profesionāļi, kuri ikdienā arī rūpējas par sievietes un jaundzimušā aprūpi. Sākot no grūtniecības perioda, dzemdībām līdz pirmajām dienām pēc mazuļa piedzimšanas, kā arī nodrošinot jaundzimušo aprūpi. Kā arī visi iesaistās jaunāko speciālistu izglītošanā, arī dažādu politisko plānu, iniciatīvu attīstībā. Un vēlos iepazīstināt ar profesoru Daci Rezebergu, ginekoloģi, Rīgas Stradņu Universitātes dzemdību un ginekoloģijas katedras vadītāju, kā arī Veselības ministrijas galvenā speciāliste dzemniecībā un ginekoloģijā. Labdien! Ar doktori Elizabeti Ārgali, ginekoloģi arī un dzemdību speciālisti, arī docētāji un doktoranti Rīgas Stradņu Universitātē un arī Pasaules veselības organizācijas pētījuma par dzemdību pieredzi koordinatoru Latvijā. Labdien! Labdien! Nākamās speciālistes ir doktora Kristatīna Rasneča, neonatoloģe, docētāja, arī RSU pediatrijas katedrā un Latvijas neonatologu biedrības valdes priekšsēdētāja. Labdien! Nākamās sarunu biedrenes ir Linda Veidemane vecmāte un arī Latvijas vecmāšu asociācijas vadītāja. Labdien! Un arī Signe Irša, arī vecmāte un docētāja Rīgas Stradņu Universitātes māszinības un dzemdību aprūpes katedrā. Labdien! Un šodienas diskusijas dalībnieki mēs aktualizēsim vairākus jautājumus saistībā par drošu grūtnieču aprūpi, dzemdībām, pēcdzemdību jaundzimušo aprūpi, galvenos arī izaicinājumus drošības nodrošināšanā. Arī būtisks aspekts ir par multidisciplināro komandu, sadarbības nozīmi, arī par vecāku un aprūpētāju lomu un arī, protams, par dzemdību pieredzi. Un arī par speciālistu izglītošanu, par kompetences nepieciešamībām. Un pirms mēs sākam diskusiju, protams, ka mēs arī zinām, ka, diemžēl, Latvijā dzimstības rādītāji ir ļoti zemi, un arī tie samazinās ik gadu vidēji par 10, pat 14%. Un līdz ar to šīs diskusijas nozīme vēl vairāk akcentē to, ka katrs bērns un katra ģimene ir īpaši nozīmīga mūsu sabiedrības nākotnē, un arī ļoti svarīgi, lai tā tad ik viena grūtniece, dzemdētāja un arī bērna pirmās dzīves dienas noritētu pēc iespējas droši un ar cieņu. Un vēlos arī sarunā tālāk uzaicināt vecmātes Lindu un tādu aspektu par vecmātes lomu, par tās nozīmi arī antinatālajā aprūpē, jo mēs arī zinām, ka ir izstrādāts mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns, kur arī šī vecmātes loma tiek paplašināta ne tikai, kā teikt, dzemdību procesos, bet arī uzsvērts vecmātes loma kā atbalsts sievietei arī pēcdzemdību un grūtniecības periodā. Kā jūs raksturot šo vecmātes lomu, nozīmi tam, jo arī iedzīvotāju sabiedrība, arī varbūt speciālisti vēl nelīdz galam izprot šo tādu arī jauno aprūpes varbūt modeli?
Jā, paldies par šī jautājuma aktualizēšanu, jo tik tiešām ir tā, ka vecmātei loma grūtnieču aprūpē un arī pēcdzemdību aprūpē ir liela. Bet vēsturiski ir izveidojies, ka tik tiešām Latvijā sabiedrība līdz galam vēl joprojām neizprot to mūsu lomu šajos etapos, un līdz ar to gribētos kaut kā, protams, ka pats svarīgākais ir tas mūsu darbs un caur to aktualizēt un arī varbūt rādīt, kā mēs tiekam galā un kas mēs esam šajā visā veselības aprūpes sistēmā, bet skaidrs, ka arī ļoti liela loma ir mūsu kolēģiem un viņu teiktajam un tās uzticības radīšanu, vai ne, sabiedrībā. Bet kopumā mēs esam priecīgi, ka jaunie arī aprūpes algoritmi ļoti aktualizē šo vecmātes lomu tieši grūtnieču aprūpē, un arī ļoti ceram, ka tuvākajā laikā arī vecmāte aktīvāk iesaistīsies pēcdzemdību aprūpē tieši caur mājvizītēm, kurām vajadzētu kaut kad šī nākamā gada laikā ienākt mūsu aprūpes visā sistēmā. Bet kopumā vecmāte ir tā, kas nodrošina pirmkārt veselas grūtnieces un normāli noritošas grūtniecības aprūpi. Un tieši ar uzsvaru uz aprūpi, jo katrai sievietei aprūpi ir nepieciešama, neatkarīgi no tā, vai mēs viņu ierindosim kaut kad grūtniecības laikā zema vai augsta riska kategorijā. Aprūpi ir vajadzīga pilnīgi katrai. Un tad ir jautājums, kurā brīdī tad tās, kuras mēs kaut kādā brīdī nodefinēsim, ka viņām ir augsts grūtniecības risks. Skaidrs, ka šeit būs runa par multidisciplināru komandu, un te ienāks ārsts, visbiežāk ginekologs, dzemdību speciālists, kādreiz arī citi speciālisti, kardiologi, endokrinologi un tā tālāk. Bet kopumā vecmātei būtu jābūt tam pamatam, un tad tie pārējie speciālisti nāk klāt un palīdz un ir blakus tad, kad un kur tas ir vajadzīgs. Jā, paldies. Ļoti skaidri iezīmēs tad šī vecmātes nozīme gan arī profilaksē, gan atbalstā grūtniecei, un arī līdz ar to lieliski papildinās un saskana ar manu nākamo jautājumu, ko vēlos, lai Signe papildina no savas skatu punkta, kā arī gribu pieminēt, ka Signe ir arī saņēmusi Latvijas vecmāšu asociācijas apbalvojumu Latvijas gada vecmāte 2025 apsveic, līdz ar to arī plašs, kā teikt, skatījums un pieredze. Kādas tad, jūsuprāt, ir tās galvenās vērtības, ko varbūt vecmāte ienes, esot šajā komandā vairāk, un arī kā vecmāte var nodrošināt un nodrošina šo izglītošanu sievietei, ne tikai arī ģimenei par veselību, par dzemdībām, par pēcdzemdību aprūpi? Jā, paldies. Vecmāte jau vēsturiski ir tā ārstniecības persona, kura vienmēr primāri ir bijusi ne tikai par sievietes aprūpi tai grūtniecības vai dzemdību posmā, bet tā, kura ierauga varbūt kaut kādas situācijas, kas ir ģimenē un sabiedrībā primāri. Tā tam vajadzētu būt. Latvijā droši vien, ka tas ir šobrīd tādos soļos uz priekšu, un paldies Dievam, ka tā. Jo tā izglītošana un zināšanas padara mūs daudz drošākus pašiem par sevi, par savu ķermeni, par savām ķermeniskajām norisēm. Un līdz ar to, manuprāt, vēl viens tāda joma, kur vecmātēm vajadzētu spērt soli, ir šī jauniešu izglītošana. Jo vecmāte iespējams ir tuvāka tādā savā komunikācijā ar ģimeni, ar jauniešiem, ar topošo ģimeni. Un iespējams, ka daudz vieglāk ir izrunāt dažādas jautājumus, gan plānojot ģimeni, gan kas var notikt, ja mēs neplānojam ģimeni, un ka tas var notikt nejauši, un kādi tad tālāk ir tie riski visā šai veselībā. Un tad tas nākamais posms, kā Linda minēja, vecmātei vajadzētu būt tam pirmajam cilvēkam, kur ģimene nonāk, es gribētu teikt ģimene, jo ne jau tikai sieviete gaida to bērniņu, ģimene nonāk tad, kad ir skaidrs, jā, mums ir pieteicies mazulis, mēs tagad esam gaidību procesā.
Un tālāk jau tad izkristalizēs tas jautājums, cik plaša komanda vai kurš tad būs tas vadošais speciālists visā šajā jomā. Un tad nākamais, ja runā par drošību, un ko atkal tad vecmāte droši vien viena nekad nevarēs, bet komanda, un tā varētu būt vecmāšu komanda un komanda kopā ar speciālistiem dažādās jomās, ka izvada cauri ģimeni visam grūtniecības procesam līdz dzemdībām, un ka nav kaut kāda pārāvuma, ka nav, ka novērošana ir pilnīgi vienā vietā, dzemdības pilnīgi citā, un diemžēl šie speciālisti bieži vien ir savstarpēji. Šobrīd komunikācijas tiltiņš ir pacienti, kurai ir jāpārnes visa šī informācija, un tad var rasties dažādi arī latvisko vārdu, ārprāts. Dažādi pārpratumi, kā šo informāciju viens otram nodot cauri pacienti. Un tāpēc ideāli būtu, ka ir tā komanda sasaistīta gan no tās jau varbūt pirms aprūpes, ka tikai plāno šo grūtniecību līdz pat dzemdībām un pēcdzemdību posmam, un tad šī drošība pacientei un ģimenei būtu visā tādā etapā. Viņu daudz vairāk uzticētos arī veselības aprūpes sniedzējiem visos posmos, un kas arī ir ļoti svarīgi drošībai. Jā, un uzticība arī veido to pieredzi. Ja es uzticos, man arī pieredze daudz labāk. Arī pozitīvāk, vai ne? Jā, paldies iepriekšējiem runātājiem, kas deva tādu ieskatu par šo vecmātes nozīmīgo lomu no tādas arī nepārtrauktības aspekta, kas parāda to ceļu gan no grūtniecības jau līdz pēcdzemdību periodā, un arī gan ar šo informēšanu, gan arī droši vien ļoti būtiski ir šīs dažādās informācijas sistēmas, cik mums tās ir izmantojamas gan no pacienta, gan speciālistu puses, to salāgojamība. Un kā nākamo vēlos uzrunāt profesoru Rezebergu, ņemot vērā, ka arī jūs aktīvi darbojaties un esiet kā arī Veselības ministrijas galvenais speciālists zemniecībā un ginekoloģijā. Kā jūs saredzat, kā šī pacientu uzticēšanās vai neuzticēšanās ietekmē aprūpes kvalitāti, lēmumu pieņemšanu, it īpaši arī dzemdību laikā, un ko varbūt var darīt gan speciālists, gan veselības aprūpes sistēma varbūt kopumā, lai šo uzticēšanos uzlabotu, vai arī kāda veida citi šie iespējamie riski, ko varētu varbūt samazināt? Jā, uzticēšanās ir jāiemanto. Man liekas, ka tā jau iepriekšējā runātāja ļoti teica par to informāciju. Mums ir pirmkārt jādzīvo visiem vienā informācijas laukā, jo pacientiem vislielāko neusticību laikam rada tas, ka katrs runā citādā valodā. Tā komanda, kas ir iesaistīta grūtniecības aprūpē, es vēl gribētu uzsvērt ģimenes ārsta lomu, jo tas ir mums katram tas, kas mūs vada caur veselības aprūpes sistēmu. Un, ja nav uzticības ģimenes ārstam, tas jau veido jau tādu neusticēšanos kopumā. Un grūtniecības aprūpe patiešām ir komandas darbs. Tā ir noteikti vecmāte, tas ir ginekologs. Es gribētu teikt, ka augstāk riska pacientiem un zem riska pacientiem un fizioloģiskām norisēm vajadzētu būt pilnībā nodotām vecmātes rokām. Jo vispār grūtniecības iznākumu nosaka medicīniskā aprūpe un arī pacienta pieredze. Es neteiktu, ka mēs ļoti ilgus gadus jau runājam par šo pacientu pieredzi, bet tas nozīmīgums ir turpat blakus medicīnai. Ja ir laba medicīna un slikta pieredze, pacients aiziet neapmierināts, un viņa uzticēšanās sistēmai un aprūpes sniedzējiem noteikti mazinās. Savukārt, ja mēs viens otru papildinām un saprotam katras tās arī profesijas lomu un vietu un neesam viens uz otru greizsirdīgi, tad man liekas, ka tad mēs strādājam labāk kopā un arī pacientam viedoklis par mums rodās labāks. Un ļoti svarīgi ir šī informācijas nodošana, tas, ka
pacients ir informācijas pārnesējs no veselības aprūpes speciālistiem savstarpēji. Tā nav normāla. Mums ļoti pietrūkst digitālie resursi, kas mums palīdzētu apkopot un vienvietu iegūt informāciju par grūtnieci. Mums nebūtu jāprasa viņai vai varbūt kādreiz nepilnīgiem ierakstiem medicīniskajā dokumentācijā, bet mums būtu vietne, kur mēs atvērtu un iegūtu šo visu pieredzi. Es domāju, ka vecmātei tā ļoti lielā loma arī sagatavošanai dzemdībām. Tas, ko pacients sagaida, nevienmēr atbilst tam, ko viņš pieredz dzemdību brīdī. Un, šeit mums laikam visiem ir ļoti liels darbs kopā darāms, un šiem vecmātes vizītēm ir jābūt ne tikai fizioloģiski noritošas grūtniecības gadījumā, bet arī pa visām slimām sievietēm, jo arī viņas ir grūtnieces, un viņai arī šī pieredze ir varbūt vienīgā dzīvē, un viņai arī jābūt ir pozitīvai, un vecmāte tad ir tas varbūt tulks, kas to medicīnisko valodu, ko ārsts saka, spriež ļoti lielā ātrumā, jo lēmumi jāpieņem reizēm ļoti ātri. Viņa pastāsta cilvēcīgākā valodā, lēnāk, klusāk, vēlreiz saprotamāk. Un arī ģimenes locekļus iesaistot. Tātad pacients, sabiedrība, aprūpes dalībnieki, visi strādājam kopā un runājam vienā valodā. Jā, paldies. Kā redzam, tad, lai nodrošinātu šo drošo aprūpi, arī uzlabot šo kvalitāti, ir nepieciešama šī sektorālā sadarbība, gan speciālistu sadarbība. Protams, viennozīmīgi svarīgi ir arī citi rīki, kā digitālie informācijas apritē. Un arī, kā jau minēja, tad vecmāte palīdz arī varbūt šo emocionālo atbalstu vairāk sniegt, arī nodrošināt tātad šo drošo vidi, kas ir patiešo saistīta arī ar šo labāko dzemdību pieredzi, kurai mēs pieskarsimies nedaudz vēlāk. Bet šobrīd es vēlētos uzrunāt neonatoloģi doktori Rasneču, jo arī protams, bez neonatologa nav iedomājama tāda pilnīga dzemdētājas aprūpes komanda, ņemot vērā arī gan, ja skatāmies kaut kādas varbūt riskantākas dzemdību norises, kur ir ļoti svarīgi pēc tam nodrošināt jaundzimušajiem atbilstošu aprūpi, bet arī jebkurās dzemdībās. Neonatologa klātbūtne ir ļoti nepieciešamība. Un tas jautājums, varbūt kā jūs saredzat šo neonatologa nozīmi, kā to varētu paskaidrot sabiedrībai, cik tas ir svarīgi, kā tas palīdz mazināt arī šos riskus jaundzimušajiem, un arī kā iespējams varētu arī, ja ir kaut kāda dažāda veida šī informācija, kas ir varbūt netika pozitīva atsevišķos gadījumos, tā varbūt jaundzimušā saslimšanas vai dzemdētājas problēma, kā varbūt šo informāciju pareizāk, skaidrāk varētu arī nodot pašam pacientam, lai vairāk izprastu. Jā, te jau iepriekš ļoti skaidri izkristalizējās tas, cik ļoti būtiski ir šī savstarpējā sadarbība vecmātei ar ģimeni, vecmātei ar ginekologu. Un dažreiz sabiedrībā šķiet, ka bērnu ārsts, neonatologs vai arī tas varbūt arī pediatrs, nevienmēr tam jābūt ir neonatologam, ir tikai tajā brīdī, kad bērniņš ir piedzimis. Bet patiesībā jau tas ir kā turpinājums šai grūtniecībai, un mums kā bērnu ārstiem arī ir ārkārtīgi būtiska šī sadarbība ar pārējiem speciālistiem, kas grūtnieci ir uzraudzījusi, jo dažreiz tā informācija, kurā līdz mums nonāk vēl līdz tam brīdim, ka bērns ir piedzimis, ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs kā bērna aprūpētāji būtu gatavi tai situācijai un sniegt šim mazajam cilvēkam to vislabāko atbalstu. Un ja līdz bērnu ārstam šī informācija īsti nenonāk, tad mēs redzam to rezultātu, bet nevienmēr uzreiz zinām pareizo atbildi, jo jautājumi ir vairāk nekā atbilžu. Tāpēc arī bērnu ārsts ir neatņemama sastāvdaļa šajā komandā. Un
bieži vien, tad, kad mēs runājam par augsta riska grūtniecību, par to, ka grūtniecība varētu atrisināties ātrāk nekā paredzēts un dzimt mums priekšlaicīgi bērniņš, vai arī mēs jau antenatāli zinām kaut kādu patoloģiju, kur bērnam ir iedzimta un viņai ir nepieciešama tūlītēja rīcība pēc dzemdībām, tad bērnu ārsts tiek iesaistīts jau arī grūtniecības laikā un šajā komunikācijā ar ģimeni. Un no mūsu puses tiek gaidīts, ka mēs izskaidrojam to situāciju, kas tad ģimene sagaida dzemdību laikā vai pēc tam, un kas būs tālāk ar šo jaundzimušo bērnu. Tāpēc šeit es saredzu to, ka mēs vienalga esam it kā no vienas puses mazliet citi speciālisti, bet pilnīgi un galīgi neatņemama komandas sastāvdaļa. Jā, paldies. Un, tā teikt, apkopojot jau iepriekš minēto, cik svarīgi ir šajā drošajā aprūpē iesaistīt visus speciālistus. Un arī iepriekš minētie aspekti, kā emocionālais atbalsts, pietiekama skaidra informācija, šī cieņpilna attieksme būtiski ietekmē arī dzemdētājas pieredzi un pašsajūtu. Un arī tālāk, kā tad viņa spēs rūpēties arī un cik droši varbūt jutīsies par savu bērnu. Un tāpēc vēlos pievērsties dzemdību pieredzes jautājumiem. Un pirms dodu vārdu Elizabetei Ārgalei, vēlos arī minēt to, ka Slimību profilaks kontrolas centrs arī sadarbībā ar Latvijas ginekologu speciālistu asociāciju un arī ar šeit esošajiem speciālistiem, kā profesoru Rezbergu, doktori Ārgali, arī adaptēja šo Pasaules veselības organizācijas anketu par dzemdību pieredzi un arī ir tātad slimnīcām, dzemdību nodaļām iespēja šo anketu izplatīt, informēt dzemdētājus, lai tātad veicinātu arī šo atgriezeniskās saites sniegšanu. Un tas jau notiek kopš 2023. gada vidus, līdz ar to jau tāds neliels datu apjoms ir uzkrājies, lai gan, protams, būtu nepieciešams ir to aizvien vairāk iedzīvināt, aicināt arī ārstniecības iestādes par to informēt dzemdētājus, lai arī iegūtu uz priekšdienām tādas objektīvu informāciju. Un līdz ar to, Elizabete, kā tu vērtē to, cik tad varbūt vispār Latvijā pietiekami vai nepietiekami tiek izmantota šī pacientu balss kā tāds instruments kvalitātes pilnveidē, un kā šos datus, vai tie ir noderīgi, kādā veidā to varbūt var izmantot ārstniecības iestāde, dažāda veida, šie noderīgums, tā teikt, ka tie nav tikai dati, bet tie tiek izmantot arī aktīva analīze. Jā, paldies, Iris, par jautājumu. Runājot par pacienta balsi, mēs visi zinām, ka tā vienmēr ir tikusi uzklausīta un dzirdēta, bet formāts, kāds bijis līdz šim, proti ar skandāliem, mēdījiem, žurnālistiem, skandaloziem virsrakstiem, bez tabū, tas varbūt, protams, attaino pāris problēmas, un ārstniecības iestādes ir varējušas izvērtēt, kur varbūt ir bijusi komunikācija vai kāda aprūpes kļūda. Tomēr tas, ko sniedz šīs strukturētās aptaujas, viņas ļauj ieskatīties uz to ainu kopumā. Un, protams, mēs varam vērtēt arī to, vai pieredze ir bijusi pozitīva vai negatīva, un kā sieviete pati to vērtē, un tas arī ir būtiski. Bet ko tad tālāk darīt ar šo informāciju? Papriecāties, ka 70% ir apmierināti, bet īsti saprast, kādus uzlabojumus veikt, jau mēs nevaram. Un tādēļ es kaut gan esmu ginekoloģi un arī piedalos dzemdībās. Tad mēs ar universitāti un profesoru Rezbergu uzsākām šo te anketēšanu, kur mēs vērtējam specifiskus rādītājus, ko ir definējis arī Pasaules veselības organizācija. Kopumā tādu ir 30, un vērtējot pēc šiem kritērijiem, mēs varam strukturēt sniegt rekomendācijas, kā aprūpē kopumā mūsu valstī, tā arī šobrīd SPKC arī stratificē šos datus pa ārstniecības iestādēm. Un tā, piemēram, secinot, ka āda kontakts kādā stacionārā varbūt nav
tā pilnvērtīgi realizēts, seko pavisam vienkārši solis aicināt ārstniecības personas to realizēt biežāk. Var likties ļoti banāli un primitīvi, un vai tad tiešām tas strādā, bet pēc mūsu pieejamiem datiem tas tiešām strādā. Es esmu sagatavojis arī pāris slaidus, kur varbūt to var nodemonstrēt, ja es drīkstu parādīt. Jā, droši tieši gribēju jautāt, vai ir kāda veida jau dati, kas varbūt parāda uzlabojumus, vai varbūt šīs galvenās problēmas, ko tu varētu pieminēt. Tātad iniciāli mēs sākām šo Pasaules veselības organizācijas anketu, kā pētniecības nolūkos varētu teikt, lai saprastu, kādas ir tendences, bet, kā jau Īris minēja, jāadaptējas arī SPKC. Un, lai gan respondentu skaits ir neliels, bet tas ir ar tendenci augt, mēs redzam ļoti skaidras tendences, kā gan veselības aprūpes darbinieki vairāk informē par to, kādas, piemēram, ir māmiņas dzīvību apdraudošās klīniskās pazīmes. Tas izklausās pavisam vienkārši, varbūt, kas tas vispār ir par jautājumu, bet pacientu drošības kontekstā tas ir īpaši būtiski, jo pēcdzemdību agrīnā periodā nevienmēr mēs esam blakus māmiņai, un tā būs tieši viņa un viņas partneris, kurš iespējams pamanīs elpas trūkumu vai pastiprinātu asiņošanu, bet kā pacientei pašai atšķirt, kad tas ir normāli un kad nē. Un, kā redzam, pacients aizvien vairāk atzīmē, kad viņas jūtas skaidri informētas par šo. Arī iesaista ārstēšanas procesā un skaidri un saprotam komunikācija rādītāji, kas patiesībā bija samērā labi, bet ir ar tendenci pieaugt. Protams, mēs stiedzamies uz utopiskajiem 100%. Ticu, ka tas nav iespējams, bet ir prieks redzēt šīs tendences. Un, protams, kas vēl var būt satraucoši, ka mums kā ārstniecības personām šķiet pilnīgi saprotami, ja sieviete ierodas dzemdību nodaļā ar dzemdībām, ka mēs veiksim šo apskati. Tomēr pacientēm, kā izrādās, netiek jautāta atļauja, kas savā ziņā ir viņas tiesību pārkāpums. Un, atklāt sakot, kā gan mēs par to varam aizdomāties, ja ne ar šādiem datiem. Jo, protams, kad ir arī tradīcijas, skaidrs, ka jaunā paudze, arī es esmu pasniedzēju un vecmātes pasniedzējus, un mēs visi zinām par šo cieņpilno attieksmi. Un nedrīkst pārmest paudzē, kas ir audzināta citādāk, bet tieši šādā veidā mēs varam uzlabot situāciju. Šeit gan vēlos norādīt, ka ir arī radušās daudzas nelāgas situācijas. Piemēram, slimnīca saņem šos datus, kur varbūt kāda pozīcija ir neglaimojoša, un tad tiek uzbrukts veselības aprūpes personālam, ka ko jūs darat, ko jūs nesaprotat. Šī nebūtu pareizā pieeja, šie dati būtu jāizmanto pozitīvi ievirzota. Tad vēl būtiski varbūt, kā teiksim, tieši trešā pozīcija šajā slaidā ir šī fiziskā, verbālā vai emocionāla vardarbība. Redzams, ka šie rādītāji arī ir kritušies, un šeit šis ir ļoti satraucoši vienmēr gan ārstniecības iestādē, gan sabiedrībā, un skaidrs, ka nevienai sievietei tas nav jāpiedzīvo. Bet arī par šo, es saprotu, ir jārunā, lai to, kas tas īsti ir, to saprot arī sieviete un arī ārstniecības persona, jo kādreiz varbūt tas netiek tā vienādi uztverts. Un šeit arī redzam, kad ir 4. pozīcija šajā slaidā, kā arī veicot vakuma ekstrakcijas, manipulāciju, arī nevienmēr sievietes bija saņēmušas informēšanu, un šis rādītājs ir strauji pieaudzis. Tāpēc, ja es domāju, vai un kā šie dati var ietekmēt, vismaz pēc pašreizējiem pacientu datiem ļoti var ietekmēt. Tiesa gan SPKC anketā piedalās konkrētas dzemdību iestādes, tās nav visas, tāpēc, ja kāds dzird no ārstniecības iestādēm, noteikti iesaistaties, un man gribētos domāt, ka ārstniecības iestādes, kas veic šo anketēšanu, ir vairāk ieinteresētas un vairāk arī rūpējas par pacientiem, bet varbūt tas ir tikai mans pieņēmums. Tāpēc iesaistieties visas slimnīcas, lai mans pieņēmums izrādītos nepatiess.
Un tad vēl, ja mēs skatāmies kopējo pieredzes vērtējumu, mēs redzam, ka no 2023. gada ļoti pozitīvi aizvien vairāk sieviešu atzīmē savu pieredzi, pie tam tās, kuras pēc tam arī no pozitīvi vairāk tagad saka, ka tas ir bijis ļoti pozitīvi, un redzam kritumu arī šajās te negatīvas pieredzes pozīcijā. Tā kā es domāju, ka ir uzsāks ļoti labs darbs. Un pie tam, jā, pozitīva pieredze vairo arī pacientu drošību, jo pacienti šādas pieredzes gadījumā jūtas saprasta, uzklausīta, atbalstīta. Tas īsumā atbildot uz Īrises jautājumu. Tā kā es domāju, ka tas ir lieliski, ko mēs visi darām priekš Latvijas sievietēm un jaundzimušā arī. Jā, paldies par ieskatu datos. Arī gribēju pieminēt, lai gan, protams, kā jau mēs minējām, ka šī ir vēl tāda maza daļa, jo vidēji tas ir apmēram 4% no dzemdētājiem, kas aizpild šo aptauju, bet tomēr redzam nelielu arī šo pieaugumu un to izplatību cerams arī ieviesies ar vien vairāk, un arī redzēs to datu pielietojamības nozīmību. Un arī, kā jau Elizabete minēja, kad tie dati netiek vākti tikai vākšanas pēc, bet ka tie ir arī ar tādu atskatu un informācijas ieguvi izējas punktam, un ko tad mēs varam mainīt, ko darīt, bet ne ar tādu negatīvu, jeb nosodošu attieksmi, bet arī sasaucas ar šo pacientu drošības kultūras veicināšanu, kur arī ietilpst visi šie aspekti, ko jau mēs minējām, gan savstarpējā sadarbība, informācijas nodošana, komunikācija, un tad ļoti plašs šis sloks, kas ir nepieciešams. Vēl pēc tam mēs iespējams atgriezīsimies nedaudz pie datiem arī varbūt starptautiskā kontekstā, kā Latvijai vai ir kaut kas savādāks nekā pārējām valstīm. Bet dotajā brīdī arī vēlētos pajautāt visiem speciālistiem, kā jūs saredzat arī jau šajā savā ikdienas praksē un varbūt skatoties uz šiem datiem, ņemot vērā to, ka arī pacienti visur norāda to vēlmi aizvien vairāk tikt iesaistīti lēmuma pieņemšanā, un kā tas praksē, vai jūs redzat arī to pašu pacientu ieinteresētību, arī iespējams varbūt attieksmes maiņu, arī sadarbībā ar speciālistu, lai nav tikai tas arī, kā mēs būtu varbūt pieprasošais, kad pacients arī nedomā par savu atbildību, saviem pienākumiem, bet sagaida tikai no otra aspekta. Kā jūs praksē ikdienā saredzat ar šo pacientu tādu virzību vai izglītošanas nozīmību nākotnē? Varam sākt ar... Es domāju, ka izglītošana pacienta, tas sadarbība un tā izglītošana, un īpaši šajā jomā, kas ir dzemdības, ir ļoti, ļoti interesants process, jo no dažādiem aspektiem. Gan tas, kādu informāciju mēs kā aprūpes sniedzēji sagatavojam, dodam, iedodam, un kādu uzņem pacienta ģimene, kādu viņi ir sagatavojuši, pati dzemdēta, grūtniece, dzemdētāja, ģimene, ko viņi mums iedod, un kur ir tas zelta kopsaucējs, lai no situācijām, ka es tagad dzemdējuši un visi jūs zinat, ko darīt, bet es gribu smuki piedzemdēt, neko nedarot, līdz situācijai, kad es vienīgā visu zinu un es tikai daru un jūs man te visi traucējat. Es nonāktu pie tā, ka centrā ir sieviete, kura dzemdē, un viņa apzinās sava ķermeņa spēju to izdarīt un ļaujas tam. Un mēs viņu atbalstam tieši tā, ka mēs esam šis morāla, emocionālais, fiziskais, visa medicīniskais atbalsts tanī brīdī un tik daudz, cik tas ir vajadzīgs, neizjaucot to dabisko norisi. Arī tajās sarežģītajās situācijās, ko minēja profesori, arī tai sievietei, kurai varbūt jau ir dažādas cita veida veselības problēmas, un ka tas dzemdību pieredze, varbūt būs tas, viņa nebūs ļoti daudz bērnu, bet ka tā unikālā pieredze tad ir pozitīva. Jā, tas būtu tas viens aspekts tajā visā sadarbībā un izglītojošajā darbā. Un otrs,
pie šiem iepriekšējiem slaidiem atgriežoties un runājot tikai par to pieredzi, tikai iegūstot atgriezenisko saiti, un kura ir tāda patiesa, mēs varam kopā augt tālāk un veidot to pieredzi pozitīvāku. Un svarīgi ir abām pusēm, ka ne tikai lai ģimene, paciente ir ar pozitīvu pieredzi, bet arī personāls, lai tās savstarpējās cieņpilnās attiecības būtu tiešām savstarpējas, nevis vienpusējas. Dažreiz varbūt uz visām pusēm, un es Lindai pirms mēs sākām šo diskusiju teicu, es pirms nākšanas uz šeit 5 minūšu video noskatījos, vienkārši tā man iekrita e-pastā, ka jānoskatās, par to, kā komunicē ar sievieti tanīs dzemdībās, un kā vecmāte sekotai sievietei, ļaujot viņai būt tādā procesā, tai noteicējai, viss notiek dabiski, ja runājam par to, nenosekot rāmjus, ja vien tas neapdraud sievietes veselību, nevis pateikt, nē, tev tagad jādara tā. Tāpēc, ka man tā ir ērtāk, zināmā mērā. Bet varbūt, ka man nav pārāk ērti, bet sievietei un kopā beigās, kad tā sievietes pieredze, tā ģimenes pieredze ir pozitīva, arī mūsu kā aprūpes sniedzēja pieredze kļūst pozitīva. Mēs esam daudz atvērtāk tālāk sadarbībai, diskusijai un kolēģu izglītošanai šajā jomā, jo mēs varam teikt, jā, tas strādā. Nu jā, es varētu teikt, noteikti tas ir liels izaicinājums dzemdētāji pie mūsu pašreizējās tas sistēmas, kad sievieti tad šos 9 mēnešus pārsvarā pieskata viens speciālists, un tad viņi nonāk šajās dzemdībās, šajās sāpēs, kad viņi ir pilnīgi citādākā stāvoklī, svešā vidē, visbiežāk ar cilvēkiem, ko viņi satiek pirmo reizi, un tad mēs varam paši iztēloties, ka mēs esam sāpēs, un nobijušies, īpaši tās pirmās dzemdības, un mums pretī, lai vai cik atsaucīgs cilvēks, bet tā ir mūsu tāda pirmā iepazīšanās, un tāpēc ir ļoti svarīgi tieši šajos 9 mēnešu laikā, tā kā Latvijā mums nav šī nepārtrauktā vecmātes, piemēram, aprūpe, vai vecmātes komandu aprūpe, kuras ir klāt gan šos 9 mēnešus, gan arī dzemdībās, tad tomēr ļoti svarīgi ir, kā šī sieviete ir sagatavota. Un šeit no savas puses personīgas pieredzes var teikt, ka man ļoti palīdz tas, ka es arī strādāju pie šīm dzemdībām, un ja man ir šīs grūtnieces aprūpē, es tomēr zinu, ko es kā dzemdību iestādē strādājuši speciālists gribētu, lai viņi ir saņēmusi informāciju, jo te, kad ir šīs sāpes un satraukums no jaunās vidas, ir ļoti grūti, tā teikt, 5 minūtēs izstāstīt ātri, kas varētu būt un kas varētu notikt, jo te, kad ir šīs sāpes arī visi svešvārdi un iespējams runas par ķeizargriezienu vai kādu bērniņu stāvokļu paskatināšanos rada ļoti lielu trauksmi. Tā kā, man liekas, ir ļoti svarīgi veicināt šo sadarbību un to, ka pat, ja mums nav šī nepārtraukta viena speciālista aprūpe gan pirmszemdību, gan pēcdzemdību, gan dzemdību laikā, tomēr veidot šo platformu vai veicināt, ka sieviete ierodas, vairums jau daži to mēģina šīm ierasties dzemdību iestādē un pārunāt, kā tur būs, jo, dzemdības jau ir viens no primitīvākiem, fizioloģiskākiem procesiem mūsu sugas rašanās un turpināšanās veidā un izcelsmē. Un tādēļ ir īpaši svarīgi, lai nekas tos viņas dabiskos refleksus un hormonu izdalī nenomāktu. Bet, ja tā ir jauna vide, daudz aparātu un trauksme, manuprāt, arī šo dabīgu dzemdību iznākums varētu un arī pieredze varētu pasliktināties. Tā kā ļoti svarīgi, ka mēs sadarbojamies un es tiešām mēģinu veicināt, ka arī ambulatori strādājuši ārsti tomēr mēģina ar kādu draugu, kādā vai kolēģi dzemdību nodaļās tomēr uzturēt kontaktu un saprast, kas tad tagad ir aktuāls, kāpēc jūs darat tā. Un iespējams to pacientu, ja viņš ir ar kādiem sarežģījumiem vai iespējams arī nervozāks, emocionālāks, tomēr to nodot, jo mēs kā profesionāļi mēs varam pielāgot savu attieksmi. Īpaši sievietei, kura ir tādā diezgan īpašā dzīves situācijā. Kolēģis jau ļoti daudz ko pateica, bet es vēl vienu lietu laikam gribētu papildināt pie šīm attiecībām, tieši atbildot varbūt arī uz to jautājumu.
cik daudz pacients pašas iesaistās, cik daudz viņas pašas rūpējas par sevi. Tad jāsaka, ka te arī, man liekas, ka mums ir vēl liela vieta, daudz vietas, kur augt un veicināt šo te pašaprūpi, veicināt un varbūt kaut kā pat pacientiem mācīt šo te atbildību par savu grūtniecību, par dzemdībām. Jā, mēs te esam, bet tas notiek ar tevi, ar tavu bērniņu un visvairāk var ietekmēt tu pati. Tas, ka mēs vizītē izstāstam, ka ir veselīgi un būtu ļoti būtiski katru dienu būt aktīvām, iet pastaigās, svaigā gaisā, ēst veselīgi. Mēs varam tikai noinformēt, bet tas, ko pacients ar šo informāciju dara, tas jau viss ir viņa pusē. Un tās ir tās lietas, kas ļoti ietekmē, kā tā grūtniecība attīstās, kā tas mazulis aug, kā sieviete jūtās grūtniecībā, kā viņa jutīsies dzemdībās un tā tālāk. Tā kā tai pašaprūpēji un tai savai atbildībai arī īstenībā ir ļoti nozīmīga vieta. Un īstenībā paturpinot, varbūt mēs patiesībā dzīvojam ārkārtīgi izaicinošā laikā šobrīd, jo tas, ko mēs kā profesionāļi varam sniegt un mācīt, kas šeit ļoti izskanēja plaši, tā ir viena puse, bet otra puse, kas, manuprāt, šobrīd ir milzīgs izaicinājums, ir internets un mākslīgais intelekts. Un internetu ir jāmāk lasīt. Un vienu un to pašu informāciju tur var atrast no dažādiem skatpunktiem, un varbūt nevienmēr viss ir tā patiesība un atrast to zelta vidusceļu, kā sadarboties, kā to izprast, un arī mums, kā paskaidrot pacientiem, nevienmēr tas ir vienkārši. Un es domāju, ka tuvākajā laikā šis būs tāds ļoti milzīgs izaicinājums, jo mēs jau to zinām, tā ir mūsu ikdiena, un mēs varam sniegt šo informāciju saviem pacientiem, gan grūtniecei, gan jaunajai māmiņai, gan jaunajam tētim par mazuli pēc tam, bet kā viņi to uztvers un vai viņi to nesalīdzinās ar to, ko var atrast dažādos resursos, un vai viņam neliksies, ka tā ir vairāk patiesība nekā ko sniedz profesionāļi, tas ir izaicinājums, ar ko būs jācīnās arī turpmāk. Jā, tad mēs atgriežamies pie uzticēšanās. Jā, pacients ir izvēlējies, lielākoties jau viņš zina, kur nāks dzemdēt. Principā ir jāuzticās tās iestādes vērtībām un profesionāļiem. Un tāpēc man liekas, ir ļoti jauki būtu, jebkuras grūtniecības aprūpē būtu šī vecmātes vizīte un ideālā gadījumā, ka tā būtu vecmāte no tās iestādes, kur viņa izvēlējusies dzemdēt, tā, kas sagatavo dzemdībām, lai tā saikne būtu nodibināta jau antenatālā un intranatālā aprūpe. Tas arī noteikti uzlabos to uzticēšanos, tāpēc, ka pacientu vērtību sistēmas ir ļoti dažādas un šī daudzveidība mums ir jāpieņem, un mums jau katra, vienalga no kādas sociālas slāņa nāk sieviete, vienalga kāds izglītības līmenis, viņa ir pelnījusi drošu un cieņpilnu dzemdību aprūpi. Bet tā daļā ir divas savstarpēji sadarbīgas daļas, tas aprūpes sniedzēju daļa un viņa. Un kā veidojās tas kontakts, ir ļoti atkarīgs no viņas. Ja viņa nāk ar uzstādījumiem no šiem daudzajiem resursiem, kur viņi nemāk kritiski lasīt, tad reizēm arī šī uzticēšanās neveidojās. Un tad arī tas noteikti ietekmē gan dzemdību norisi, gan iznākumu, gan arī noteikti arī krūts zīdīšanu un kontaktu ar mazuli pēc tam. Jā, tā kā izaicinājumi ir ļoti, ļoti daudz. Un es teiktu, ka sievietes joprojām ir dažādas, ir ļoti daudz, kas rūpējās par savu veselību, grib, ko viņas, zina, ko viņas grib, bet ir arī salīdzinoši daudz tādas, kas nerūpējās par savu veselību un viņas arī sagaida labu iznākumu, bet šeit ir tas arī viņas faktors, cik viņi ir rūpējusies par savu veselību. Un ja mēs runājam par drošu piedzimšanu, tad mazuļa veselība sākas sievietes veselībā vēl pirms grūtniecības. Tāpēc vispār veselības dzīvesveids un vecmātes ienākšana ģimenes ārsta praksēs un darbošanās ar jaunām sievietēm, man liekas, arī ļoti svarīgs nākotnes uzdevums. Jā, paldies par izskanējušo. Un šeit mēs arī redzam, jā,
to jautājumu un aspektu, kas arī mūsdienās aizvien vairāk aktuālāks un ko piemin šī veselība pratība, kas ir šī izpratnē, kritiskā domāšana, kā šo informāciju uztvert, ņemot vērā, ka ir tik daudz, ir it kā informācijas pārbagātība, bet tāpat laikā arī kaut vai pusaudžu dažādos novērtējumos, anketās mēs redzam tomēr, ka nav pietiekama izpratne par dažādiem jautājumiem saistībā ar savu veselību. Līdz ar to arī mums droši vien, kā arī iesaistītai institūcijai, ir darbs, kā arī kopumā iedzīvotājiem uzlabot šo izpratni par savu veselību un kā to rūpēties. Un nedaudz atgriežoties vēl par datiem, varbūt, Elizabete, ir kādas nianses vai atšķirības Latvijas datos un starptautiski, ņemot vērā, ka tu arī esi kā koordinātori šim Pasaules veselības organizācijas pētījumam. Jā, tātad kopumā es teiktu, mēs ļoti labi izceļamies. Šis pētījums notika tieši Eiropas reģionā, un tur piedalījās aptuveni 20, man liekas, pat 22 valstis, lai būtu precīzāk. Un mēs ļoti labi izceļamies šajos te agrīnā atbalsta rādītājus, tādi kā agrīns ādādu kontakts, agrīna krūts zīdīšanas uzsākšana un arī atbalsts. Bet ļoti samērā slikti rādītāji bija pret to Eiropas līmenī tieši šajā informētā piekrišanā, skaidrā saprotamā komunikācijā. Bet ir arī šajos rādītājos liels uzlabojums, bet pagaidām jaunākos datus mēs vēl apkopojam. Skaidrs, ka visbūtiskākais, manuprāt, ieguvums no dalības šādā pētījumā ir tas, ka tas ļauj atspoguļot nevis tikai nacionālas īpatnības un atšķirības stacionāros, bet piemēram, tur piedalās arī Skandināvijas valsts, kas tradicionāli izceļās ar ļoti labu un pozitīvu dzemdību pieredzi. Un šie pētnieki, kas piedalās šajos pētījumos, viņi arī ir tie, kas piedalās dzemdībās. Un tas tīklojums, jeb šī draudzība, ļauj arī uzturēt kontaktu un iespējams veikt kaut kādus apmaiņas braucienus un pilnveidoties tādā veidā. Bet pagaidām izskatās, ka mums pietiek tikai ar problēmu identificēšanu. Vēl ko mēs novērojam, ka mums tomēr ir samērā labi ķeizargriezienu skaita izpratnē. Mēs ļoti labi izceļamies Eiropas fonā ar tādu samērā zemu ķeizargriezienu. Mums arī viņš ir stabili ap šiem 20%, ja nemaldos. Un epiziotomijas arī skaits ir samērā zems. Ir samazinājies. Vēl samazinājies. Tā kā mums bija Rīgas Stradiņu universitātes bija šī Research Week, pētījuma nedēļa, kur mums bija atbraukuši arī kolēģi no Polijas un Lietuvas un Itālijas, un mēs savstarpēji salīdzinājām datus. Un, protams, arī gaidījām, kad mēs kā postpadomju valstis, gan jau, kad mums būs diezgan līdzīgi tie dati, un tad Itālija, rietumu valsts, tad izcelsies ar paraugu stundu. Tā gluži nebija. Arī Itālijā ir problēmas īpaši ar informētu piekrišanu, arī ar medikalizāciju, kā mēs saucam, dzemdību medikalizāciju, kad ļoti daudz dažādas manipulācijas tiek izmantotas. Bet kas ļoti interesanti, ka arī savstarpēji mūsu 3 kaimiņu valstīs ir atšķirības. Proti, mēs savām sievietēm ļaujam brīvāk pārvietoties dzemdību laikā, kamēr izskatās, ka Lietuvas sievietes tomēr ir diezgan piefiksētas piespiedu pozīcijā. Un tas arī ir interesanti, jo šīs Eiropas pētījuma mērķis, protams, ir vēl tāds utopiskāks, kad es kā Eiropas sieviete dodos dzemdēt uz Franciju, es saņemu vienlīdz kvalitatīvu un cieņpilnu dzemdību aprūpi, kā es saņemtu šeit savās mājās. Un ir ļoti lielas atšķirības datos, un lai gan kādai valstī iet labāk, kādai sliktāk, kopumā ar visiem cieņpilnas mātes aprūpes kritērijiem atzīmē, ka tie tiek ievēroti tikai 6% sieviešu. Tā kā pilnīgi kaut kas visur ir uzlabojums. Un nav tā, ka Latvijā ir vissliktākie rādītāji. Protams, atrodoties šajā informatīvā vidē, reizēm tā liekas, un arī man kā mediķim bija ļoti emocionāli grūts periods.
uzklausīt, kāda mēs esam varmāks un cik mēs slikti strādājam, jo tā nebūtu nav. Patiešām lielākā daļa sieviešu ir apmierināta ar aprūpi, ko mēs sniedzam, un mēs cenšamies pilnveidoties, jā, vienmēr atcerieties, jā, ka arī mediķis ir cilvēks, kurš un īpaši vecmāte un viss, man liekas, kas dzemdību aprūpē iesaistīt neonatologu, visu šo darbu dara ar lielu mīlestību, un tā ir ļoti, ļoti liela atbildība. Sniegt kvalitatīvu aprūpi, pie tam tādu, kur pie riskantām situācijām sieviete aiziet smaidīga un vēlas atgriezties vēl. Tas ir svarīgi mūsu demografiskā situācijā. Jā, liels paldies par plašo izklāstu. Arī vēlos pieminēt, vēl uzsvērt to arī šeit jau izskanēja tas, lai šī drošība kopumā būtu tāda pozitīva ievirzi, tad, protams, nevar arī aizmirst, jā, šodien mēs vairāk runājam par pacientu, bet nevar arī aizmirst veselības aprūpes speciālistu labbūtību un nepieciešamos gan resursus, gan nodrošinājumu, gan arī šīs zināšanas. Un arī, kā jau tu minēji, protams, šie pētījumi, jeb sākumā datu tāda uzkrāšana analīze ir svarīgs, jeb tā kā pirmais solis, kad mēs identificējam, kur mēs esam, kādas jomas ir jāuzlabo, jo tie ir tādi objektīvi dati, jo citādi tie ir dažādi viedokļi sabiedrībā, spriedelējumi, bet nav datos pamatoti. Un jau tālāk tad nākamie soļi līdz ar to var sekot aktīvāku rīcību, darbībām un arī cerams, jā, ar dažādu veidu šīm iniciatīvām arī aizies tālāk. Nedaudz arī jau Elizabete minēja, pieminot atsevišķus statistiskos rādītājus, kā ķeizargrieziena skaita, epiziotomijas, un līdz ar to arī sasaistot gan ar dzemdību pieredzi, kas, protams, ir problemātiskāka un varbūt netika pozitīva citos aspektos, ja ir šie riska dzemdētājs vai grūtnieces. Un varbūt profesori var nelielu ieskatu, kā mūsdienās vai šī tendence palielinās, kad pieaug šīs riska dzemdētājs un ir vairāk dažādu šo problemātisko situāciju, kas arī prasa atkal tādu no speciālista vairāk cita veida zināšanas iesaisti, sadarbību ar pacientu. Jā, mēs droši vien zinām, ka iedzīvotāju veselības rādītāju monitorings notiek, un mēs zinām, ka pieaug aptaukošanās, cukurvielu maiņas traucējumi. Grūtniecis jau ir tie paši cilvēki, kas mums Latvijā apkārt ir. Māmiņas atliek dzemdēšanu uz vēlākiem gadiem. Tas nozīmē, ka risks būt saslimuši ar kādu no kaitēm gadiem ejot noteikti palielinās. Un arī pieaug noteikti tas, ko mūsu valsts arī rūpējās, neauglības ārstēšanas iespējas, jo vēlāk atliek, pēc 35 gadiem, tad tas bērniņš nepiesakās tik ātri, kā viņam, kā vecāki būtu vēlējušies. Tā ir tāda globāla problēma, jo vispār attīstītajās valstīs demogrāfija ir sliktā situācijā, un neauglības ārstēšana būs mūsu arvien vairāk ienākošas tehnoloģijas, ar ko mēs dzemdniecībā sastapsimies. Protams, pacienti ar bāzes risku, viņi prasa šo multidisciplināro komandu. Mums šajos algoritmos, ko meitenes jau pieminēja, mēs esam izstrādājuši ļoti tādus skaidrus vadlīnijas riska mazināšanai. Katram no mums ir kāds riska faktors un ir daudz lietas, ko mēs varam darīt, lai samazinātu dažādu komplikāciju rašanos. Tas nozīmē, ka mums ir nepārtraukti arī jāmācās un jāsako līdz šiem algoritmiem, jo viņi nosaka, kā darīt, bet tā darīšana jau ir mūsu rokās. Tāpēc es teiktu, ka pieaug medikalizācija, tas nozīmē nepieciešamība iejaukties. Es teiktu, ka tā mūsdienu dzemdniecības tendences vispār ir tādas, ka viena no riska mazināšanas taktikām ir arī pacientiem ar riska faktoriem rosināt dzemdības līdz 40 nedēļām. Tas nozīmē, ka dzemdību indukcijas procents pieaug. Tas rada dzemdību palīdzību tādu prognozējamāku. Tas nozīmē, ka mums varbūt nav jābaidās no attālumiem līdz slimnīcai, tāpēc, ka mēs prognozējam, ka dzemdībām ir jānotiek tad un tad. Mēs pacients jau atnāk bez dzemdību darbības slimnīcā.
Un tas noteikti, kas mums ir izaicinājums šajā demografiskajā situācijā, ir arī dzemdību nodaļu tīkls. Mēs zinām arī, ka daudz dzemdību nodaļas ir maza apjoma, tad arī tas ir par kvalitāti, tad droši vien ir īpaši rūpe šajās iestādēs. Dzemdības kļūst arī dārgas, lai nodrošinātu visus kvalitātes aspektus. Tas prasa papildus resursus. Tā kā mums ir ko lauzīt galvu, lai tiešām šī Latvijas dzemdību palīdzības sistēma, struktūra, cilvēku resursi, fiziskie resursi, tehnoloģiskie resursi būtu pieejami, lai katra māmiņa nonāktu tajā vietā, kur viņai var sniegt vislabāko palīdzību, kur bērniņam visdrošāk piedzimt, jo ir liela atšķirība starp pilnīgu fizioloģiju un tomēr slimām sievietēm un maziem priekšlaicīgiem vai augšanā atpalikušiem bērniņiem. Paldies, jā, profesori, un tuvinoties jau diskusijas noslēgumam, arī droši vien papildinot profesoras jau teiktu arī, gan jau kā neonatologam, speciālistam, arī jums ir piebilstums arī par šo aprūpi, gan jaundzimušajiem arī, cik būtiski ir nodrošināt atbilstoši šai ārstniecības iestādē, lai laikus pamanītu riskus, gan nodrošinātu tālāko ārstniecību. Patiesībā profesori jau ļoti labi pieminēja to, ka ir būtiski, kurā iestādē nonāk grūtniece atkarībā no viņas riska faktoriem, bet tikpat būtiski ir arī, kurā iestādē nonāk grūtniece atkarībā no bērna riska faktoriem, jo šīs ir nedaudz, var būt nedaudz dažādas lietas, bet tāpat laikā arī ļoti saistītas lietas. Un, ja mēs runājam par priekšlaikus dzimušiem bērniem vai bērniem, kur mēs jau antenatāli zinām, ka viņam uzreiz pēc dzimšanas būs nepieciešama augstākā līmeņa aprūpe, jo savādāk šis risks vai nu izdzīvošanai vai arī labai tālākai dzīvei varētu būt pārlieku liels, ja viņš piedzimst tādā iestādē, kur šo uzreiz nevar nodrošināt. Jo, protams, Latvijā mums katru dienu strādā arī speciālā medicīnas centra neonatologi, kuri dodās pa visu Latviju pēc nepieciešamības un sniedz šo akūto palīdzību jaundzimušiem, bet tas ir attālums un tas ir laiks. Un, ja šīs dzemdības notiek tādā iestādē, kurā ir neonatologs, kurā ir, piemēram, jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļa, kas jau pats par sevi pasaka, ka gan no cilvēku resursu viedokļa, gan arī no tehnoloģiju viedokļa mēs spēsim nodrošināt palīdzību mazajam cilvēkam, tad tas risks jaundzimušiem būs zemāks nekā, ja viņš piedzimst tādā dzemdību iestādē, kurā šīs, piemēram, jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas nav. Un tāpēc arī, kā jau no paša sākuma mēs runājam, šī sadarbība ir ārkārtīgi būtiska, lai mēs izvērtātu ne tikai dzemdētājas, grūtnieces riska faktors, bet arī jaundzimušā un pieņemtu kopīgu lēmumu, kur tad jānonāk ir mūsu pacientei un kurā iestādē ir jānotiek dzemdībām, lai būtu labi visiem. Jā, paldies. Un arī diskusijas noslēgumā vēlētos aicināt jūs, varbūt katrai no jums ir kāds, tā teikt, ceļa vārdi, ja mēs domātu par pacientu, un otrs, ja mēs skatāmies no sava profesionālās jomas, kas varbūt būtu nepieciešams, lai vēl vairāk uzlabotu, jeb spērtu to nākamo soli un kopā, kā teikt, sadarbībā virzītos arī šī uzticība vairotu pacientam. Varbūt sāksim šoreiz no šī gala. Jā, noteikti, jā. Es varbūt no tā pētniecības viedokļa vairāk, kas būtu nepieciešams pacientiem, ir jādalās ar savu balsi, gan ar labu, gan ar sliktu pieredzi. Un ir prieks, ka mums ir šādi strukturēti rīki, lai mēs pēc tam varētu ar šo informāciju mērķiecīgi arī rīkoties. Bet tikpat svarīgi būtu, varētu teikt, 360 situācijas izvērtēšana, respektīvi, kad mēs arī vērtētu pašu veselības aprūpē iesaistīto ne tikai vecmāšu neonatologu, ginekologu, bet arī
ārstu apmācībā, jeb rezidentu un māsu un arī anesteziologu. Visu, gan to, cik gatavi viņi jūtas šīs pieredzes nodrošināšanā. Un kas vairo uzticību? Protams, varbūt kādam liekas, ka tie ir tikai grafiki, ko mēs tur parādām, bet man liekas, uzticība noteikti vairo tas, kā mēs šo te balsi izmantojam un ir rezultāts. Un manuprāt, ne tikai vienai sievietei, bet daudzām sievietēm. Un, protams, kādreiz varbūt arī, protams, kāds nelabs atgadījums, nelaba pieredze sievietē, bet es šīs sievietes noteikti gribu aicināt vērsties dzemdību iestādē, un ja ir kaut kādi neskaidri jautājumi par to, kas notika dzemdībās, tomēr ir jāmēģina tur interesēties vai vēl pirms izrakstīšanās to visu pārunāt, jo patiešām reizēm negatīva pieredze nav tikai cipari grafikā, bet tā ir ļoti dziļa psiholoģiska rēta sievietes sirdī un kas var traucēt saikni gan ar jaundzimušo, gan ģimeni. Tāpēc, protams, vēlos uzsvērt arī šo mentālo aspektu. Un tas arī droši vien vairot to uzticēšanos, ka arī mums tas interesē un mēs par to rūpējamies. Jā, paldies. Es vēl gribētu aicināt visas iestādes, kas sniedz dzemdību palīdzības pakalpojumus, gan ambulatorās, gan arī stacionāru, interesēties par savu darba rezultātiem. Un šis Pasaules veselības organizācijas aptauja ir lielisks instruments iedrošināt pacientus aizpildīt anketu un saņemt no īrises jau datus par savu slimnīcu, jo tā ir ļoti augsta atbildība dzemdību palīdzība. Mums priekšā ir 2 pacienti, mums ir māmiņa un bērns. Un mēs, kas izvēlamies sniegt šos pakalpojumus, esam atbildīgi ģimeņu priekšā, mūsu valsts priekšā, ka mēs nodrošināsim to labāko iespējamo katrai sievietei. Droši vien, lai laba pieredze un veidojas uzticība, tad ne tikai mediķiem, veselības aprūpes sniedzējiem ir zināšanas par norisēm, bet lai šīs vēlme izprast savu ķermeni, sava ķermeņa norises, līdz ar to ģimenes plānošanu un grūtniecību rodas jauniešos. Un viņiem tā tiek sniegta tādā brīdī, ka tas ir nepieciešams. Tad arī vieglāk būs nonākt pie pozitīvas, labas, gaidāmas pieredzes. Jā, es pacientiem laikam novēlētu meklēt un tiešām ieteiktu meklēt to speciālistu, kur šis pacients un sieviete, viņas ģimene jūtas sadzirdēta un viņas vērtības tiek ņemtas vērā, pamanītas. Jo skaidrs, ka tikai tādam aprūpes speciālistam sieviete arī varēs uzticēties, un tā pieredze būs labāka. Un saviem kolēģiem droši vien, ka es ļoti vēlētos pateikt to, ka nevajag baidīties no tā, ja es kādreiz kaut ko nezinu, jo tiešām daudzas lietas ātri mainās, tāpēc mēs esam viens otram, tāpēc mēs tiešām atceramies, ka mēs varam strādāt komandā, un tas ir labākais, ko mēs varam iedot savam pacientam un savam un viņa ģimenei. Un, jā, nebaidīties no tā un meklēt tās atbildes, jo pacienti arī nāk tik dažādi, ka mēs nevaram visu zināt. Un kādreiz man blakus sēdošais ir labāks priekš tā nekā es. Un tas ir normāli, ka mēs strādājam kā komanda. Un, jā, tas laikam. Bet es ļoti vispār kopā aprūpes sistēmā ļoti ceru, ka kādu dienu tiešām mēs varēsim spērt solīt tuvāk tai nepārtrauktībai grūtnieču aprūpē. Man droši vien kā pēdējai visgrūtāk ir kaut ko novēlēt, bet tā apkopojot visu kolēģu novēlējumu, varbūt gribētos ieskicēt, ka medicīnā patiesībā nekas nav melns un balts, un kaut kādā mērā mēs gan kā medicīnas pārstāvji, gan arī kā pacienti, mēs jau iztēlojamies, kā būs.
Un varbūt tās, ja mums izdodas atrast šo labo savstarpējo kontaktu, šo uzticēšanos vienam otram, tad nepaļauties tikai uz izsapņotiem sapņiem, kuri, protams, arī ir nepieciešami, bet ļauties tam procesam un kopīgiem spēkiem viņu veidot pēc iespējas labāku, ar vislabāko pieredzi gan priekš jaunās ģimenes, gan arī priekš medicīnas personāla. Tā kā sadarbībā noteikti ir tas pats būtiskākais. Jā, liels paldies visiem par dalīšanos ar pieredzi, informāciju un arī par vērtīgām atziņām. Un arī novēlu līdz ar to gan sistēmiski virzīties uz šo nepārtrauktību veselības aprūpes sniegšanā, un arī, kā jau mēs iesākām šodien, tad pacienta drošības sākas jau dzimšanas brīdī, un tā ir arī tāda visu kopēja mūsu atbildība. Un mans tāds kopīgais arī secinājums, apkopojot arī iepriekš minēto, ir, ka droša veselības aprūpe pamatā sākums ir jau šis grūtniecības periods, kā minēju, arī pirms grūtniecības, pat dzemdību brīdī, arī pēc dzimšanas, tātad šis pēcdzemdību periods. Un visa tā pamatā ir, protams, šī sadarbība, komunikācija, uzticēšanās, arī nepārtraukta zināšanu pilnveide un arī tāds sistēmas atbalsts, lai šī visa sadarbība var izdoties. Paldies! Paldies!